ļoti vienkārši spēle. Var spēlēt bērni, vecāki, vecvecāki. Klā, man, kas te par maisiņiem? Kas tie tādi salikti? Tā ir jauna spēle, Bagmets saucās. Bet jauna viņa ir tikai pie mums. Viņas pirmsākuma ir Vācijā 14. gadsimtā. Un pirms 100 gadiem viņa iekarojas popularitāte Amerikā. Un beidzot viņa ir arī līdz mums atnākusi. Viņa ir ļoti vienkārši spēlēt. Tu vari spēlēt, es varu spēlēt, tētis var spēlēt, Omen, Opis, un arī jūs varat spēlēt. Bet, lai to vieglāk parādītu un izstāstītu, ir vienkāršāk mums to visu nodemonstrēt. Tētis augsim palīgā. Tētī, nāc! Sveicināti! Kamēr meitenes spēlē spēli, es jums izstāstīšu spēles vienkāršos noteikumus. Katrai komandai ir 4 maisiņi. Spēli var spēlēt 2 vai 4. Spēles būtība ir bagmetu maisiņus trāpīt uz bagmetu platformas, vai vēl labāk iemest iekšā bagmetu caurumā. Attālums starp abiem dēļiem ir 10 metri vai 10 soļi. Punktu skaits līdz cik spēlē ir 21 punkts. Maisiņš, kurš uzkrīt uz bagmetu, 1 punkts. Maisiņš, kurš iekrīt bagmetu caurumā, 3 punkti. Punktu spēles beigās saskaita kopā un starpību pieskaita tai komandai vai spēlētājiem, kuram bija lielāks punktu skaits. Piemēram, es jums vēlos parādīt, kā notiek punktu skaitīšana. Šeit uz platformas ir 1 maisiņš, tas ir 1 punkts. Iekšā vēl 1 maisiņš, tas ir 3 punkti, kopā 4. Pieiesim pie otra. Un šim spēlētājam uz platformas ir 2 punkti plus 3 punkti, kopā 5. Tātad starpība tam spēlētājam bija 4 punkti, šim 5. Starpība 1 punkts, tātad 1 punktu iegūst šī laukuma spēlētājs. Tā tiek skaitīti pakāpeniski kopā, un kurš pirmais nonāk līdz 21 punktam, tas arī ir vinnējis. Super! Spēlēsim bagmetu! Kopā!